Īpaša apkopja programma, degvielas ekonomija, droša un ērta kabīne – tās ir tikai dažas no īpašībām, ko Scania klienti novērtē jaunās paudzes vilcēju testa dienās. Jaunās paudzes Scania šobrīd ir pati modernākā, ekonomiskākā un ergonomiskākā mašīna tirgu. Un, ko es īpaši gribētu uzsvērt, ka šobrīd mēs negribam runāt tikai vienīgi par automašīnu, mēs gribam runāt par pakalpojumu kopumu, ko mēs piedāvājam klientam. Un tā nav tikai automašīna, jo līdz ar automašīnu nāk jaunās paudzes automašīnu apkopu plāni, līdz ar automašīnu nāk tiešais pakalpojumi, kas nodrošina to, ka mēs spējam ļoti precīzi plānot tehniskās apkopes, uzaicināt klientus tehniskām apkopēm. Mēs spējam attālināt, nolādēt digitālā tahogrāfa datus, un klientam nav jābrauc uz servisu to darīt. Jaunās paudzes Scania vilcēja testa diena notika 5 Latvijas pilsētās. Ar jaunā modeļa priekšrocībām iepazīstināja Scania Latviju pārdošanas inženieris Māris Lansmanis. Fundamentālā lieta ir tāda, ka šī ir pilnīgi jauna tipa kabīne, kas ir izveidota jaunās paudzes automašīnai. Šeit ir ļoti daudz domāts par komfortu un par drošību. Šis Scania modelis ir vienīgais savā klasē, kas apgādāts ar sānu drošības spilveniem, lai pasargātu šoferus apgāšanās gadījumā. Stūrs ar acim novietots tā, ka neaizsedz redzamību uz paneli. Priekšējais stikls ir tik pārredzams, kā nebija iepriekš, jo samazinātas sānu statnes. Stikls ir lielāks, ir jauna tipa spoguļi lielāki, kas palielina redzamību. Tie ir izteikti sfēriski, ar lielāku stiklojumu laukumu, un visi kā viens ir elektriski regulējumi un apsildāmi. Īsts skandināvu auto. Lai šoferis labāk varētu atpūsties braukšanas starplaikos, viņa sēdeklis ir pagriežams ap savu asi. Māris izrāda arī apjomīgo leduskapi un demonstrē augstākās kabīnes griestus – 2,7 centimetri. Bet tagad brauksim! Jaunie 6 un 8 cilindru dzinēji kopā ar modernākajām optikruīza pārnesumkārbām vien ļauj iekonomēt līdz pat 5% degvielas. Sijā Mazjukšs JL valdes priekšsēdētājs Jānis Lazdiņš labprāt pie vilcēja stūres sēžas arī pats. Kārba ir ļoti laba šitā. Es nekad neesmu braucis ar automātu, bet man bija pagājušā mašīna, bija vispār mehānika. Kārba ir, man vismaz patīk, kā viņš slēdzās. Manuālās pārnesumkārbas modernajos kravas auto ir izzūdoša parādība. Jāņa Grišāna uzņēmumā Scania automašīnas tiek izmantotas tikai pēdējos 3 gadus, taču jau apliecinājušas savu ekonomiskumu. Ir ekonomiskas, jo mēs braucam uz Angliju, Īriju, liels gabals. Ir 1,5 tonu degvielas, kas nozīmē, ka mēs varam uzpildīties Latvijā gandrīz Eiropā nepildoties, kas arī, tas ir rēķini, ar pilnām bākām ap 5000 varam nobraukt. Gadā viņa vilcēja veids 110 līdz 120 tūkstošu kilometru. Pēc starptautiskās karjeras beigām tiem atradīsies darbs tepat mājās. Uz Eiropu es uzskatu, ne vairāk pa 1 miljonu var braukt, tas tā droši, un tad pēc tam mašīnas pārvietojam uz vietējiem pārvadājumiem, un atkal jāiegādājas jaunas. Un tas visu laiku tas process tā ir, līdz ar to uzņēmums katru gadu apmēram 2 mašīnītes jaunas iegādājas. Lai dārgais pirkums atpelnītos, šoferim jāprot ar to apieties, tāpēc reizē ar jaunu vilcēju klientam pienākas arī apmācība. Ja Scania Latvija piegādā klientam jaunu Scania automašīnu, tad mēs nodrošinām viņu ar autovadītāju apmācību. Tas nozīmē, ka šoferim vispirms tiek klasē veikta teorētiska apmācība, un pēc tam uz ceļu viņš tiek praktiski apmācīts. Māra pieredze rāda, ka degvielas patēriņa atšķirība pirms un pēc apmācības var atšķirties pat par 10 litriem. Tie, protams, ir galējie piemēri. Tomēr Scania pārdošanas inženieris ir stingri pārliecināts par savu produktu. Domāju, ka nākamos gados Scania nav konkurentu degvielas patēriņa ziņā, drošības ziņā un komforta ziņā. Tā kā konkurentiem ir kur saspringt.